Arī šis te otrais vārds gums. Lai gan jā, ar rikošetu, bet arī bumba tomēr pēc šī sitiena būtu noteikti lidojusi vārtos. Būs atpakaļ. Viņš tāds šīs dienas mačā sēž malā. Kārtīšu dēļ. Dāvis Ošs! Neļauj bumbai lidot savos vārtos. Nedoloko lidot savos vārtos. Nedoloko izpild labu sitienu. Situācija, bet tik un tā ir Kjaga piespēlē Mankendā un Mankendā pieder viss flanks. Gotie uz vidu, tols sitiens, skaists atvairījums. Nu, kaut gan mēs visi zinām, kas ir Dāvis Ošs, bet man uzreiz tā varbūt kāds atceras šie 4 sitieni pēc kārtas. No Rīga puses pret Valmieru, Matrevits tobrīd Valmieras skreklā. Tā es varētu nosaukt šo te situāciju un tā gatā Bulrakmans Taivos ir ies un Valmieriešiem vārds cietots sargā Emīls Pirka. Šodien spēlē nav pieteikts. Izpildīt Pentēlis. Skatāmies būs Goljānina. Iekšā vai nebūs tā un lūk arī ievas kāpēc Goljāninam netiek dotas sist Pentēlis. Pa labo flangu Jurkovskis Mankendā centrējums un arī īstenībā Dāvis Ošs bumbu skar. Ja nebūtu to izdarījis, redzējām, tagad Mankendā soda laukumā par to pēc tam. Mankendā pats izdara sitienu, vēlreiz Dāvis Ošs, izvisīga cīņa par bumbu vārtu prieku. Tieši aizsardzības darbībās Valmierai jānostabilizējas. Grabovskis rāda savu piespēles meistribu un bīstam iespējā, vai būs vārti? Nē, nā! Visos 3 vārtu gūmos Džibrils Gejs piedalījās, tagad ir atkārtojumi. Būs Audai vadība vai nebūs? Vai Auda būs? Pēc Valmieras. Nelēmīgas sprediens un atvēra Dāvis Ošs! To pašu, ko izdarīja. Mums pēc skatāmies atkārtojumā. Ramīris piebremzē sit un pateicīgā augstumā abās divās reizēs Krišāns Zviedrs leca uz vienu pusi. Te atved. Tā skatāmies atkārtojumā. Nu, tur projekcija. Vecais labais stāsts par projekciju. Minkevičs, vārtu stāps, roka, nu vārds spēlē, bet pa labi tagad Jurkovskis jau vienus vārtus govīs, Doškevičs, kā novēl šis trivīnis. Jā, mačā trāpa pa Valmieras vārtu pāru. Kalī šeit neatceras spēli. Izlīst no stūra, Daščevičs pēc to pa zemi, Regža liek korpus tālāk, gan Ošs šoreiz izglāb komandu no ielaistiem vārtiem un vērā to, ka Limbažos cik zina hokeja halles nav. Varbūt Dāvis Ošs šobrīd piedzīvo savu bērnības sapni par līdzjūtējiem tāds neliels cerības starīšs. Nu, varbūt tagad kaut ko izveidos mainieku. Jā, nu varētu teikt, ka 8. Bet zaudēta bumba, lūk kā. Uzbrukums turpinās, sitiens! Šeit izspēlē. Krāgli, ka rupjā kļūda. Apstrādājot bumbu, viņš palaist to par tālu. Grabovskis to atņem un sitiens arī te. Sekoja sitiens no Puzerevska un pēc XG te būs ļoti augsta varbūtība gūt vārtus un Vaiskauta ziņojumā meta šajā spēlē būs dominējusi tagad. Redzam, piespēle nonāk līdz Taivo, bet jau piespēles izdarīšanas brīdī bija viņš tā taisnība. Piespēle pa zemi, sitiens par vārtiem tādēļ, ka Ošs. Nu, nebija sitiens pār vārtiem, Ošs atvairīja. Redzam. Nu, beidzot arī Rāmas. Atlas bumba pie Ismaēla, Ismaēls diamantē, vartu priekšā Ismaēls un Ošs klāt. Kā šeit bumba? Formā starptie futbols dodas uz priekšu un Reiķis izšķirās par sitienu. Nu jā, Ošs ir vietā, bet Reiķis drosmīgi pareizi ir. Jā, cenšas izmantot savas iespējas un lai gan varbūt citos gadījumos varētu teikt, nu varbūt vajadzēja padalīties ar bumbu. Šajā situācijā, nu tomēr bumba izskatās lidoja vārtos. Ošs gan bija ieņēmis labu pozīciju, bet nu sitiens sanāca pietiek. Dāvis Ošs, pateicoties viņam Valmiera
Gatis Kalniņš mēģināja uzspēlēt trombu. Tāds bīstams sitiens. Bumba lidoja vārtu apakšējā tur. Kā šajā izkārtojumā. Rehabilitācijā. Nedeloko! Glaup atkaloš vārtu guvumu priekšu. Sitiens! Tuvu. Pārsdod nedaudz bumbu pāri. Pamainam Alsu, sitiens Zelekovam! Ošāci! Un Ošātmā! Karlos Djuks. Labi, šeit pagarina moments, Slizunovs un Tālajā vārtu stūrī. Labo malu. Labs sitiens. Varbūt netik daudz uz... Un Džiki. Viļņus vērt. Auda, bet tomēr izskatās, ka Džibils Gejs arī pieminētais spēlētājs. Spēlē Dodo talsitiens. Arī risi. Nerealizētajām iespējām, bet Ošām, šoreiz tā arī tad. Ataku lewe skrzydło jest tutaj Sypek, pokazuje się Bobczek, do niego piłka, Bobczek. Moments arī Audas komandai un teicam, tur aizsargājas valmierieši centri. uzvaru daļņos ar 1-0. Tagad Cuturs pieslēdzās pa labo malu, uzsitā un Ošs atvairā. Puslaikā vadībā 2-0, paskatāmies šo epizodi. Un bumba nav vārtos! Džiki. Un tur pārveļas pāri Ošam un Korbenko. Izcili daudz nav bijis. Centrējums. Un šeit domājam spēlē. Centrē bumbu soda laukumam, bet tur kad arī izvilkt pilno lozi. Un šeit nospēlēt droši. Atkal daudz. Tavārišs piespēl uz to stabu un aizsniedzās gandrīz līdz bumbai. Centrējums. Dodo tiek līdz bumbai. Netiek. Saulaicīgi un precīzā izgājienā nospēlēt stūri. Amnādā. Cīņu otrā stāvā sitiet. I defensywy, i ofensywy, tak jak teraz właśnie Miłosz, mocne dośrodkowania, ale dobrze w bramce. Cietoksnis, tiešām skaisti nospēlēja Ošs, tagad atkārt. Un jau ir parādījis, ka šogad zina atslēgu, lai pārspētu valmierieši. Ošs piespēl Toņiševam. Beigas, lai palūktu samainīties, kad būs nolikts plaukņā, lai gan valmieris dos, daktars brīvdienu dos. Tā šobrīd valmieris līdz tajā atzīmē. Vēl divas spēlētāju maiņas pošas valmieris komandai. Kristers Penkevičs un Meisa Diops nāks laukumā. Tieši tā tīri savu izpildījumu vaina būtu bumba lidojas 2021. gadā, kad RFS komanda virs Gaujas stāvo krastu priedēm savilkušies. Varbūt neteikšu priekšā, kāds ir rezultāts, bet katrā gadā mazina. Puslaikā izdarīja Jānis Krautmans, daudz cīņas. Un šeit spiediens. Augstāk jau skatoties uz pretinieku vārtiem. Diezgan rezultatīvi spēlējušies Kemelon Ganā, 93. numurs, viņš iesita. Un šeit izmanto nelielo pauzīti liederīgi valmierieši. Valmierai vārtos 12. numurs. Pirmā zeltainā kartīte šo sezonu Valmieras vārtu vīriem. Šim nebija sodīti, tagad Liedviņš šobrīd ar bumbu atspēlē. Ošām aizsardzības mālās 27, Emīls Birka 23, Maksims Toņišs. Šodien Grišānim Zviedrim nebija īsti iespējas tikt pie šīs bumbas Daščevičam. Otrajā puslaikā arī šķiet, ka
Pagājušā Arī iespējams tagad spēles otrajā puslaikā. no centra ir ieskaitīti vārti. RFS atrodas vadībā 1-0. 8 piespēles. Žermī Paršanam Klamentē 6 vārdi, 2 rezultīvas piespēles. Pagājušajā gadā principā spēlē, kas izšķīra bronzas godailgu likteni tieši